savās 3. pasaules kausa sacensībās jau finālā. Bija Kas bijis, tas bijis. Tās bija labākās sajūtas, kādas man bijušas. Viņiem bija motorzāģi pat līdzi. Bet tagad es gan varu kaut ko izstāstīt. Bija jau tā, ka gribētos izdzīvot vēlreiz to momentu. Es nevarēju iztaisnāt kājas. Un man bija tik ļoti bail teikt. Ģirds bija dusmīgs. Es biju pārāk priecīga. Es zināju, ka es knapi tiku tikai uz pusfinālu. Ka es slikti braucu pirms tam. Un tad es iebraucu tajā finišā. Un bija laba sajūta. Sveiciens visiem! Esam atgriežušies ar podkāstu par BMW izbraukšanu. Ar jums kopā ir Ģirds Kātiņš un Renārs Auga. Un šodien pie mums Latvijā zināmākā BMW riteņbraucēja, kas pēdējos gados sevi ir parādījis ļoti augsti pasaules līmenī, Veronika Monika Stūriška. Sveika, Veronika! Čau, Renāru un Ģird! Mums prieks tevi uzaicināt uz šo diskusiju par BMW. Noteikti, ka visi gaidīja šo tavi aktīvākie līdzjūtēji un mums bija arī laiciņš pagatavoties, un tad mēs gribam izstāstīt publikai tās nianses, ko varbūt visi nevar zināt. Zina varbūt tavi tuvākie piekritēji un tavu līdzjūtēji, tavs treneris, respektīvi es un arī Renārs. Un iespējams Renārs arī visu nemaz nezina. Mēģināsim šīs niansītes atklāt varbūt un parunāt par un ap BMW. Ne tikai par to profesionālo, jā, bet sākam varbūt Renāru ar 16 gadu panākumu. Pārēj no 5-metrīgā uz 8-metrīgo startu Jā, kalnu. jo droši vien, kad lielākoties tad plašāk zinām, tu paliki pēc pasaules kausiem toreiz, un droši vien, ka mēs varētu uzlaikt video un paskatīties, kāda tad bija tev pirmā uzvara pasaules kausās. Maz atkāpi pirms mēs skatāmies, jā, tad Jā, tā. par 5-metrīgo kalnu tev pirmā nozīmīgā uzvara bija Eiropas čempionātā Beļģijā, Zolderā, un kuru izcīnīja kādu sagadīšanās pēdējā taisnē. Tu brauci no 5-metrīgā un nākošais gads bija 8-metrīgais. Kā tev bija šī pārēja? Kā tu nonāci līdz 8-metrīgam pastāst? Gan jau, kad es vēl braucu no 5-metrīgā starta arī tajā Eiropas čempionātā, es cerēju, ka es vēl joprojām ilgi braukšu no tā 5-metrīgā. Man nebūs jākāpst augstā kalna un es negribu braukt no viņa. Bet tā kā pienāca laiks, ka man reāli bija jāsāk lekt no 8-metrīgā kalna, es sāku to darīt tikai 1. junioru gadā, 2 nedēļas pirms, man liekas, pasaules kausiem pirmajiem. Tad es pirmo reizi uzlecu, un tā arī sākās mana lielā starta kalna ēra, un man iepatikās. Nebija nemaz tik slikti, un vēl joprojām ir nedaudz bailīgi, bet tas tieši ir tas labākais, kad vēl joprojām ir adrenalīns un nav vienkārši uzkāpt un nobrauc lejā. Jā, bet es tev pielabošu. Mēs aizbraucam uz Glasgow, uz pasaules kausiem pirmajiem, tu vēl nebija lekusi. Pareizi. Jā, agrs pavasars diezgan sliktiem laikapstākļiem, un es tev adaptācijas pēc mēs braucam uz Glasgow, kur būs nākošajā gadā jau pasaules čempionāts un adaptēties pasaules līmeņa sacensībām. Un kādas bija sajūtas, ka es tev neļauju lekt, un tu tur esi, tā bija tava pirmā pasaules kausa pieredze? Pasaules kauss kā tāds jau foršs. Mans pats pirmais. Un es nelicu no 8-metrīgā. Bija bišķiņ dīvaini, jo visas meitenes jau manā vecumā jau leca un jau brauca. Man bija jānoripinās, jāuzmin no kalna, jānobremzē, un tad atkal jāsāk nereāli mīties. Bet es beigās pat piedzinu meitenes arī, manuprāt. Jā, ļoti piedzinu. Jā. Bet bija grūti. Jā, bet tas bija Ģirta lēmums vai tas bija tavs lēmums? Vai tu vienkārši tas bija Ģirta lēmums ar manu piekrišanu. Bet tev likās pašai, ka tu varētu jau lekt? Ne, man nelikās. Tā, kad Vineta ar mani sakūdīja, tad es domāju, ka varbūt varētu. Labi, tas no savu viedokļu pateikšu, tas bija pareizs lēmums. Ja? Un pēc tam mēs tev analizējot, pieņemsim tos apļu laikus un tos split times, ja? Tad bija tā, kad atceries, es tev teicu, Veronika, tu būtu finālā.
ar garantiju. Ja mēs paņemam tos, kā tev tas trases laiks bija ļoti labs, tad atlika tikai uzlikt, jā, un tad tur, bet, es teicu, viss nāk pakāpeniski, un tad mums tās pakāpeniski tās sajūtas jānoķer. Un tad sekoja, mums nav video par to, bet tad sekoja, es tev atgādināšu, Papendāla pasaules kausa līgo, un mēs līgojām Papendāla Holanda pēc Glasgows precīzi. Tas, labi, bet tas nebija Jāņos. Tas bija jūnija sākumā. Nākamajā gadā bija Jāņos. Tā, kad es uzvarēju. Paldies par piezīmi. Jā, ok. Bet to arī neviens īsti nepamanīja, ka tu jau biji iebraucīji 5. vietā no finālā, 3. pasaules kausa savā, un tu jau leci. Un tad izstāsti šīs sajūtas. Jā, to es vispār biju aizmirsusi, ka es biju finālā, bet es biju vienu dienu finālā, 2. dienā es paliku pusfinālā. 9. šķiet, pat kopvērtējumā tu biji beigās. Paldies par labojumu, Renāri. Bet jā, es pirmo reizi lecu tajās sacensībās no 8-metrīgā kalna, un mēs tik daudz tajā nedēļas nogalē bijām to 8-metrīgo starta kalnu sabraukuši. Un es jau sāku justies labi. Kaut gan, man liekas, finālā es neuzlecu pat, jo es sabijos, ka es vēl tik labi arī nejutos tā kā tā šeit tev nospieda, man liekas. Varbūt arī. Bet tik un tā es biju savās 3. pasaules kausa sacensībās jau finālā. Ar ko es lepojos. Jā, un tur arī apļu laiki bija diezgan augsti. Un panāci meitenes jau pēc tā visa, ka tur īsti nesanāca uzlikt. Bet tur bija tādi ļoti skaļi uzvārdi īstenībā. Tagad, kas meitenes brauc ar tevi, tad brauca kopā ar tevīm, ja? Tad U23 grupā, tu biji 1. gada juniors, tad tās meitenes tagad brauc elitē, kas bija finālā un cīnās par augstām vietām. Molly Simpson, piemēram, kā piemērs. Man tā šķiet, jā, un šveiciete. Bija, jā, visas tās 2 šveicietes vēl, kas ir ātrākās tagad. Malenī. Jā, Dāniete. Jā, Dāniete, jā. Tā kā, nozīmīgi. Un tad nāca pasaules čempionāts, principā pēc tiem Nantes. Pastāst par tām izjūtām, kā tu gatavojies tam. Jā, Francijā pasaules čempionāts bija. Tur bija nereāls vējš. Tāds dienu pirms, man liekas, pašām sacensībām treniņos nevarēja uzlikt no tā kalna. Un tas leciens, man viņš šausmīgi nepatika. Nebija mans. Trasi kā tāda? Trasa jau bija forša, manuprāt. Pēdējā taisni pa īsu. Varbūt. Bet varbūt būtu vēl viena taisna, tad būtu labāk. Nē, būtu 10 metri, tu būtu apzinusi, jā, bet tu pieminēji, tas izaicinājums bija beigies tur treniņos meitenēm, un īstenībā es tagad atcerējos sarunā ar tevīm, ka es abas divas jūs pateicu, gan Vinetei, gan Veronikai, nelecam šodien vairāk visi, jo tāds sānu vējš bija, kad tur meitenes krita un traumējās, un tad tas bija diezgan liels izaicinājums. Tas tramplīns bija liels priekš tevi, kā 1. gada juniori. Jā. Un atceries savu finālu braucienu? Neatceros. Es atceros, ka man bija pirmā izvēle, man bija pirmais cēliņš. Un... Skaties. Jā, šitas. Nē, šo es atceros. Es biju pārliecināta, ka es būšu priekšā. Jā, notika maz kļūda, cik es saprotu, vai ne? Pastāst. Tu atceries, kas tur notika startkalnā? Neatceros. Es atceros, ka es biju gatava mīties visu. Es biju gatava, es jau domās biju jau priekšā, un es paņemu to geitu un minos, un viņas stūre ir priekšā, un tad es varbūt nedaudz piebremzēju. Un arī uz pirmā leciena nesanāca tā, kā es gribēju. Un es uzsitu pirmo lecienu. Un tas, jā, manuprāt. Un tas jau bija sen.
tas bija Kas bijis, tas bijis. precīzi tikai 2 gadus atpakaļ. No, 2 3 gadus. jau. Ok, 3, labi. Bet šeit jau, ka tu esi teikusi, ka droši vien, kad šī otrā vieta bija ļoti laba motivācija tālāk, vai ne? Tas pat bija, man liekas, tas bija emocionālākās. Nu, tā kā, piemēram, es pirmo reizi stāvēju pasaules čempionātā uz piedestāla, un skanēja Francijas himna, bet tās bija labākās sajūtas, kādas man ir bijušas. Man pat uzvarot pasaules čempionātā nav bijušas tādas sajūtas, kā tad stāvot uz tā piedestāla. Par līdzjūtējiem. Francija. Jā. Drausmīgi labi viņi bija. Nu, mēs stāvam uz barjeras, un tur cilvēki, daudz cilvēki, visi bļauj, visi gavilē. Viņiem bija motorzāģi pat līdzi, un viņus tur bija ļoti laba atmosfēra, un tas iedeva vēl papildus tādu boostu, lai uzmītu vēl tos plus, nezinu, cik minienus. Tev Bet, patika? Jā, man ļoti patika. Bet tā ir vienīgā vieta, kur ir bijis tik labi. Vēl Olimpiskajās spēlēs, bet jā, tā bija tā vieta. Secīgi mēs nonākam pie kāda rezultāta tālāk. Mēs gatavojamies tajā gadā. Atceries? Bogotā. Jā, mēs Pasaules gatavojamies kausi. pasaules kausiem. 4 posmiem pēc kārtas Bogotā. Un tur tev pirmā uzvara pasaules kausos. Tās emocijas var salīdzināt ar pasaules čempionāta atmosfēru un to, vai tas tomēr ir pavisam kaut kas cits? Ja godīgi, es jau baigi neatceros, kādas man bija tās sajūtas. Bet nē, noteikti viņas bija labas un neaprakstāmas, ka es pat, es domāju, es gribēju uzvarēt. Es atceros, ka pirms mēs braucām uz tiem pasaules kausiem, Ģerts man jautāja, kāds ir mans mērķis. Es viņam neteicu, es negribēju neko teikt, es negribēju teikt, ka es gribu tur uzvarēt, jo man likās, ka tas būtu par daudz priekš pasaules kausiem, kas varētu. Un viņš man prasa, kāds ir tavs mērķis, un es sāku raudāt, un es viņam nesaku, un tad es viņam pateicu, man liekas, piedestāls vai kaut kas tāds. Un tad mēs aizbraucām, un es jau dziļi iekšā sevī domāju, ka es gribu vai vismaz uz tā piedestāla stāvēt. Labi, tā trešā vieta bija tāds, man liekas, jau griezti. Bet uzvarēt, protams, vēl vairāk gribēju. Un tā, kad es to izdarīju, tad likās, ka, es pat nezinu. Bija 16 gadi, man liekas, vēl. 16 pusi nereāli un tāda atkāpe tas, ka tu, pieņemsim, pasaules čempionātā junioriem izcīnīji to otro vietu. Šeit jau ir U23 grupa. Tu esi pirmgadniece U23 grupā, kur brauc pa tejiem 2 un 3 gadus vecāks meitenes. Atceries tā paša amerikāniete Skittles, ko tu baidījies no viņas, kas tā tāda. Labi, 2 līdz 3 gadus man bija 16, ja līdz 23 gadiem var braukt. Jā. Skittles jau ir daudz gadu, man liekas, kāds 21 bija. Viņam vairs nevar braukt U23. Šogad vairs nevar, jā. Ko tad varbūt atskatāmies uz to pirmo uzvaru? Jā, protams. Aiziet. Mēs tev atgādināsim. Varu piezīmēt no savas puses, pakomentējot, ka ļoti labi izdevās tas izaicinošais starta kalns un tas pirmais leciens. Man ļoti patika. Tas bija tāds, kas nesanāca visiem, bet man kaut kādā veidā tas padevās. Un iepatikās. Tur nedrīkstēja uz to uzgājienu saspringt, uziet virsū, un tie, kas tur viņu tā kā mēģināja nospiest, un tad tiem tur tādi, vai bija saspringuši pārāk daudz, tad tiem tur bija tās kļūdiņas. Tur diezgan tā pārliecinoši gāja tam lecienam virsū, un līdz ar to arī sanāca visu. Un trasē treniņos mums nemaz tik viegli negāja. Jā, es atceros vairāk pašām sacensībām. Es atceros, skatījos to otro lecienu, kad es uz rata uzsēdos virsū, uzsēdos, atceros. Atceros. Tas bija bīstami? Tajā brīdī likās, bet video neizskatījās tik traki. Es vienkārši uzsēdos tā rata, un viņš tas tā kā priekš pagāja. Bet, bet vairāk gan es neko neatceros. Labi, nākošā diena. Vēl viens pasaules kauss. Tas pats pasaules kauss. Tā pati trase. Tā pati trase, tās pašas konkurences. Kādas bija emocijas uz to, ka tu gāji uz to?
Nu, tad jau es sapratu, ka es varu arī uzvarēt. Un kad es atbraucu arī uzvarēt, nevis tikai pabraukāties. Un uz to arī es gāju. Okay. Uzvarēji. Un tad nākošā nedēļas nogala. Atkal sacensības, tā pati trase. Atceros, bet tagad es gan varu kaut ko izstāstīt. Bija jau tā, ka 2 nedēļas pēc kārtas tajā pašā trasē, kad gribētos kaut ko citu. Bet tāpat bija jau jābrauc labi pirmā diena, ok? Otrajā dienā gan bija tā, ka negribu. 4 sacensības jau pēc kārtas 2 nedēļu laikā. Un vienā tā pašā trases, jā, tās pašas meitenes, ko jābrauc, tāpat trase, viss tas pats, nekas nemainās. Bet jā, 3. dienā man arī sanāca uzvarēt. Jā, tas mums arī, un tur ir... Tur tas apļa laiks ir. Tur ir tas apļa laiks, kas par to... Jā, tās dienas labākais apļa laiks starp visām meitenēm. Otrs labākais. Man ir pierakstīts. Jā, bet šis aplis, es arī dažreiz paskatos šo video, un man, es nezinu, bet man sajūta, ka es tagad nemāku tik labi braukt. Jo izskats tik ātri, un gribētos izdzīvot vēlreiz to momentu. Īstenībā ir tā, vienkārši tu skatoties no malas, tu vienkārši zini to trasi, un tu zini, ko tu dari. Labi, mēs tur bijām 3 nedēļas. Tu pārliecinoši uz katru tramplīnu tu ar ļoti lielu pārliecību eji, un tur jau ir tas ātruma atslēga, ka tu vari realizēt to savu ātrumu pilnībā, ka tu pārliecināties par to, ko tu dari. Jā. Jā, un tad bija 4. sacensības pēc kārtas tajā pašā trasē. Un tur laikam maza kļūdiņa startā, vai ne? Es pat nedomāju, ka kļūda vienkārši Jaunzēlandiete Leila. Viņa arī bija ātra, un viņa tajā dienā bija tā kā atvērusies ritīgi, jo iepriekš viņa, man liekas, pēc traumas, vai viņa pat nokrita arī tajā trasē, varbūt, man liekas, vai iepriekš kaut kur nokrita. Un ka viņa vēl nejūtās droši, bet tad viņa jutās droši, un viņa arī jebkurās citās sacensībās ir ļoti ātra un ļoti laba, nevis tikai tajā vienā reizē, un viņa ir reāla konkurente. Viņa nav vienkārši braucēji, kas pēkšņi varētu izšaut. Viņa katrā sacensībās varētu braukt piedestāls. Ļoti tehniski braucēji, un ko tu pirms 3. izdarīji? Kur? Piebremzēji, jā? Kur? Tieši tajā braucienā, fināla braucienā. Jums ir video? Mums ir video. Mums ir, jā. Viņš gan ir mazliet sliktākā kvalitātē, bet... Man bija 2. celiņš. Jā. Varbūt, jā. Un šeit paskaties līdz finišam, kas notiek. Principā, ja tev nebūtu tik liels tas attālums līdz viņai, tur iespējams būtu viņa arī apzinusi arī šeit. Ātrums kāpa. Arī, ka jau pavisam tuvu esi pie pakaļējā rata jau. Jā. Bet atkāpe ir tāda, ka bija 2. celiņš, 2. izvēle. Tajās visās uzvarās to jau, ko neredz skatītāji īstenībā arī pasaules čempionātos visur. Neiet jau nemaz tik viegli, tais 4. finālos un pusfinālos. Tā ir. Man ik pa laikām kāds saka, ko tajā U23 dara, tad tur nav ko darīt. Bet īstenībā tur iet tā kā pa ērkšķiem. Es nezinu, nav jau tik viegli nemaz uzbraukt. Precīzi. Tāpat kā iepriekšējā pasaules čempionātā, kā es vispār tiku finālā, es knapi tiku no ceturtdaļfināla. Es, man liekas, no 4. vietas aizminu līdz 1. Bet tik un tā es, no 4. Es biju ārpus, man liekas, pat. Tu domā par Rohilu pasaules čempionātu? Jo es knapi tiku vai nu pusfinālā vai pat ceturtdaļfinālā. Man liekas, ka pusfinālā. Un tā, ka varēju pat netikt uz pusfinālu. Uz finālu. Finālā es braucu no tā cēliņa pat. Par to mazliet vēlāk. Tur mums parunāsim par to. Labi. Tā. Paiet pasaules kausa Kolumbijā.
Sākās ziema, kas notiek. Sākās ziema, nekas, Veronika iet atpakaļ uz skolu, un viss ir tā kā bija, varbūt tikai nedaudz brūnāka āda. Bet... Bet, principā, jau tu sāc gatavoties nākošajam gadam un ar mērķi visticamāk uzvarēt pasaules čempionātā, jo Nantes neizdevās junioru pasaules čempionu titulu izcīnīt, un tagad ir Glasgow priekšā. Līdz Glasgowai to gatavošanos, ko tu atceries no tā viss, cik smagi, cik bija ziema. Ziemu es vispār neatceros. Labi, es tev atgādināšu aerobais darbs uz ruļa. Tas vienmēr ir bijis diezgan grūti. Tā diezgan nepatīkami. Bet, neskaitot to, tas jau tagad ir aizmirsies. Varbūt arī nav nemaz tik traki. Okay. Bet vairāk es atceros pirms vasaras, kad es notraumējos pirms pašas sezonas. Tad pastāsti, kā tu ieguvi to traumu. Tagad drīkst stāstīt. Es nezinu, kā no treniņā. Jā, kas tev bija par traumu? Man bija pastieptas ceļa gala krustiniskās saites. Tas notika apmēram kad? Maija sākums, aprīļa beigas. Un kad ir pirmās sacensības? Maija beigās. Turcijā pirmie pasaules kausi, uz kuriem mums jābrauc. Un vesels mēnesis ir pagājis. Un Veronika nevar iztaisnot kāju. Es atceros, es nevarēju iztaisnot kājas. Un man bija tik ļoti bail teikt. Es mammai liku zvanīt. Tad konstatēju, ka man ir sastieptas tās saites. Un tad es tehniski neko nevarēju darīt, kā tikai mīties uz šosejas riteņa. Ko arī es citīgi darīju. Un, es nezinu, pēc kādām 2 nedēļām vai 3 varēju jau kaut ko nedaudz mazu svaru zālē darīt. Principā nedarījām neko pirms. Es atceros, darījām gan. Šito gan es atceros, ja tu man prasi, kā bija ziema. Es atceros, es Jaunpiebalgā gāju uz trenažieru zāli, un man bija jātaisa puspietieni ar visu šito uz kājas liekamo to protēzi. Labi, okay. Es atceros viņas dažas tādas, tikai tādas impulsa veidā spēka treniņas tikai un viss. Bet galvenais darbs šosejā tika izdarīts. Un tev kādas atmiņas no pasaules kausiem Turcijā? Kas tev nepatika? Es atceros, kādas brokastis tur bija. Es atceros, ka bija šokolāde ar desiņām kopā un oliņām. Tas ir svarīgi. Turcijas īpatnības. Bija baigi interesanti. Trasa bija visā asfaltā. Tā kā liels pāmtraks, un man pat pāmtrakiem nepatīk braukt, jo man trauma no tā. Kad sāku braukt pie Miksā, es cēsīs piedalījos pāmtraks sacensībās, un tur bija jābrauc ar flat pedāļiem. Un man tur pirms vienas virāžas nošļuka kāja, un es izrāvu tādu gabalu no tās kājas ārā, un es atceros visu vasaru pēc tam. Es atceros tieši, ka bija pie Renāra nometne. Mēs braucām uz trasi. Un tur bija jāģērbjas uz trasi. Man bija tieši tajā locītavā tas pušamiņš. Un katru reizi, ka jāvelk zeķes un kurpes un jābrauc pa to trasi, pēc tam velc nost tur ar sakostiem uz robiem to zeķi. Tur visu to nonāk nos un atkal pušams no jauna un nekas nedzīst un visu vasaru tā. Un vēl joprojām man tur ir rēta. Kas man atgādina, ka es negribu braukt pa pāmtraku. Jā, tā Turcija pāmtraka trasē, ja? Jā, liels pāmtraks. Kādas vietas izcīnīja? Neatceries? Vienu dienu finālā bija. Jā, finālā. Otru dienu nebija finālā, un Ģirds bija dusmīgs. Jā. Es neatceros. Kā tu nevari iebraukt finālā? Okay. Bet varbūt dažreiz jāpadusmojās. Tad pēc Turcijas sekoja Papendāla, bet par to mēs parunāsim mazliet vēlāk, jo mums vajag pauzīt. Mēs varam paturpināt, ja? Turpinām, jā, pēc Turcijas pasaules kausiem sekoja Papendāla, un tur pavisam labāk, 2 uzvaras.
pastāst par to, kā pēc traumas, kā jūs atguvāties, kā trenējāties. Vai tad jau viss bija kārtībā, vai tomēr vēl trauma? Tas bija 2 nedēļas pēc Turcijas. Tātad, principā, tas pats, kas līdz Turcijai. Un, kā? Tāpat trenējāmies, aizbraucām uz Papendāli. Tas gan bija Jāņos, manuprāt. Bija. Jā, mēs izlaidām tā gada Jāņus, svinējām sacensībās. Un viss gāja labi. Es atceros, ka man pirmajā dienā bija pirmais celiņš finālā, un es atceros, ka man otrajā dienā bija otrais vai trešais. Otrais celiņš finālā. Tas ir arī viss, ko es atceros. Ok, labi, tik vienkārši viss negāja. Man tur bija kā no trenera puses izaicinājums ar pārnesumiem, ja, un tad bija beigās tā, ka Veronika nav varianta. Jāliek ir tas pats visu laiku standarta variants. Jā, labi, ģirtu lietas. Viņi spēja izmīt, un tā trase tev patika? Jā, bija ok. Bija ok. Ir ok. Bija dažas lietas, tādas varbūt priekš klausītājiem, tehniskas lietas, ko tu varēji kā meitene principā vienīgā izdarīt. Un citas nedarīja. Pieņemsim, 3. taisnes pēdējais šķērslis. Pacelt pirms, jā. Pacelt pirms, jā, un ratā vai izlekt, jā, un pirms virāžas pēdējās. Un tur tev bija ļoti labs ātrums, un tās tāds bija tādas nianses atkāpe pirms sacensībām, kur bija diezgan, un sāpošais ceļgals, protams, viņš vēl joprojām lika pa sevi manīt, tad tur augstums un tā tālāk. Atceries tā? Nē. Es neatceros īsti par to ceļgalu vairs neko. Es tikai atceros, ka es ilgāk patupju tagad, tad es atceros par to ceļgalu. Vēl joprojām, ok. Labi. Mums ir kāds video no Papendāles? Nav mums Papendāles video. Nav? Es neesmu sagatavojis. Nē. Bet mēs varam iet tālāk, chronoloģiski. Pēc Papendāles nākošās lielās sacensības, Eiropas čempionāts. Francija. Pastāst par to, kā tu tur jūties, vai tev patika trase? Tur bija 5-metrīgais starta kalns. Un tur bija barjera. Man tās metāli, gan jau izklausās tā, ka man vispār viss nekas nepatīk. Ir tikai dažas lietas, kas man patīk. Bet tās man arī tāda, kā man liekas, trauma no tām metāla barjerām. Es atceros avotos sacensībās, kas brauc, pirmās reizes man parasti izslīdēja tur rats, un tad man vienmēr ir tā nedaudz, tā kā izslīdēs tulīts un tā gan jau. Un, jā, es atceros arī finālu, man bija laikam pirmais celiņš. Vai otrais. Bet es tiku līdz finālam, bet tas arī pat nebija viegli. Tas ļoti nebija viegli. Man liekas, arī knapi tika finālā. Vai ne? Jā, kā caur ēkšķi. Man liekas, nebija viegli saņemties. Aizbrauc ieraudzīt trasi un pateici, kas tas tāds? Jā, tā tu teici. Tev acīm redzot bija jau pieradusi pie 8-metrīgiem kalniem. Un mēs tiem arī visu laiku gatavojamies. Un tad teikšņi tev ir jāpārorientējās uz to 5-metrīgu, un tas nebija viegli. Bet es atceros, ka tur bija smuks skats. Tur bija kalns. Jā, tur bija liels kalns. Un toreiz uzvarēja Francūziete, kuru tu teici, ka nezinu vispār, kas tāda ir. Tu zini, kur viņa tagad ir? Man liekas, viņa nebrauc īsti. Braucis, viņa jau paskatījos, viņa trenējās vēl joprojām. Jā, bet uz pasaules kausiem. Ir bijusi, jā. Labi. Jā, bet tur ir lielais starta kalns. Toreiz viņi tur izšāva, bet īsti viņa nekur vairāk pagaidām nav parādījusies tāda augstās vietās. Bet, Renār, kā tev gāja tajā Eiropas čempionātā? Es atceros, ka es mājā pēc savām sacensībām skatījos un fanoju par tevi. Nočakarēju startu un paliku 4. Jā, bet diezgan labi. Beigās diezgan labi pie tā ritma. Atceries, kāda mums bija noruna? Ja tu uzvari, ko tu finišā izdari?
Atgādina, Renārs. Ja tu būtu uzvarējis, es jau gadu pirms mēs Hallē šeit Smiltenē norunājām treniņā, ja tu uzvarēsi Eiropas čempionātā, tu backflip uzmetīsi finišā. Nu, reiz nebija samācījies. Tāpēc es sēdēju pie tā datora mājās un es gaidīju. Renārs tā tad nebija sagatavojis mājas darbu, līdz ar to neuzvarēja. Bet tu nebija vienkārši backflipu kārtīgi atstrādājis. Tur jau arī tā vaina bija. Es tev nesen atgādināju to Eiropas čempionātu ārpus kadra un īstenībā atgādināju par to, ka tu noteikti arī šeit būtu aizbraukusi pēdējā taisnē garām. Pirmajai vietai, ja tev nebūtu uzbrukusi angļu meitene pēdējā virāžā un tev tā kā sanāca samazināt to ātrumu. Un tev jau bija labi ieskrējusies, un lai būtu labs ātrums. Un tad baigi atkāpjoties, un tas kontekstā nākošajiem video būs kādā mirklī, kas tu pēdējo taisni ir. Atceros, ka tu sāki braukt no 14 līdz 16 gadiem, tur nepārtraukti pēdējā taisnē aizbraucīja garām savām konkurentiem. Tā bija? Tā bija. Es atceros, ka mēs ar Līvu Glazeri, tā, kad es sāku braukt, cīnījāmies. Un bieži vien sanāca tā pēdējā taisnē pacīnīties, bet visticamāk, es nemācēju vienkārši braukt startiņas. Es nezinu, jā. Tā bija tāda liela gribēšana apdzīt motivāciju, vai vienkārši tu biji vairāk spēka apaļu beigās nekā pārējām? Varbūt arī, bet es nezinu, gan jau es neesmu tik īpaša, bet es domāju, ka gribēšana. Labi. Jā, pēc Francijas sacensībām. Eiropas čempionāti, jā, nāca nākošais lielais čempionāts, pasaules čempionāts Glazgovā, kur tu aizbrauc slimu, vai ne? Nē. Stāsti savu versiju. Jā, stāsti savu. Es aizbraucu tur, un tad es saslimu. Tur bija vējains, tur bija augsts. Tur nebija silts. Nav Glazgovā, Skotijā forši, vai ne? Jā, forši jau bija. Un tur bija pasaules čempionāts visiem riteņbraukšanas veidiem. Bet es tur saslimu. Un es saslimu, man bija angīna, man bija temperatūra liela, un manā sacensību dienā arī, man liekas. Temperatūras vairs nebija fināla dienā. Kakls sāpēja tā, kad es nevarēju norīt iekals un braucot pa trasi. Bija tāda aizdus, es nevarēju normāli gaisa ievilkt. Un, slimam bija grūti braukt. Un ko tu atceries no slimu, to atceries, vai kā tu vēl atceries to sacensību gaitu, kā tu nokļuvi līdz finālam? Neko neatceries. Tas var būt Es atceros finālu, ka pirms fināla man bija diezgan liels uztraukums. Kur izvēle tev bija finālā? Man bija otrā izvēle finālā, un man likās, ka man būs arī otrais celiņš, bet amerikāniete Ava paņēma otro celiņu, un man palika pirmais celiņš, kas man sāka patikt. Un tad es paņēmot startiņu, es viņu uzreiz nospiedu. Varbūt tā nebija baigi smuki, bet tā es tiku priekšā. Jā, bet atkāpjoties, citas konkurences ar tevīm dara tieši to pašu, ja viņas ir mazliet priekšā, viņas arī to nospiež. Es vismaz neuzbraucu viņai virsū tā, ka viņa nokrīt. Bet to mēs arī vēlētos parādāt par šo. Bet varbūt atskatāmies uz to finālu video. Aiziet. Jā. Kaut ko atceries braucot tagad? Es atceros no pirmās virāžas izbraucot šeit, ka es minos. Širo vietu es atceros. Es atceros, man bija jālec tas viss, bet es neuzlecu. Un te es jūtu, ka man aizmugurē kaut kas ritīgi tuvu brauc. Es pats. Uzsita, to es arī atceros. Labi, bet uzvarēja. Es atceros, ka es iebraucu, ka es nobremzēšu iedriftošu. Nē. Man likās, ka tā bija, bet nebija. Tur īstenībā baigās cīņas bija tā, kas meitene bija otrā austrāliete, ja?
Un tā, kas bija Ava Korlī, bija 3. Jā. 4. bija Austrālieta Rufus. Jā. Tagad tāds pasaules čempioni. Pasaules čempioni tagadējā un pasaules kausos brauc pa priekšu. Jā. U23 Jā, grupā jā, arī. jā. Tur tāds sastāvs īstenībā, un arī šī Jaunzēlandiete, viņa gan bija pēc traumas šeit pasaules čempionātā, viņa arī tur finālā, un ļoti spēcīgs īstenībā tas fināls. Vispār, jā, tā Jaunzēlandiete, nu labi, gan challenge gados, bet viņa ir kāda 5-kārtēja vismaz pasaules čempione. Ok, atgriežoties pie šīs situācijas, cik Eiropas kausiem un Eiropas čempionātiem tu biji bijusi līdz junioru gadiem? Eiropas kausos? Mhm. Nevienā, man liekas. Nevienā. Latvijā arī neviens nenotika. Tā tad nevienā. Jā, varbūt Valmiera. Tu Valmierā bija Eiropas čempionātā. Eiropas čempionāts. Jā. Tās bija manas pirmās lielās Jā. sacensības, un otrās reiz bija pasaules čempionāts Beļģijā. Kur tu paliki? 5. 5. vieta, jā. Tad no lielās sacensības līdz junioriem tev principā 3 bija. Jā. Ok, to mēs arī gribējām dzirdēt no tevi. Labi. Un šīs sajūtas pēc uzvaras pasaules čempionātā? Šis nav junioru gads. Šis ir Šis gads. Šis ir šis gads, jā. Pagājušais gads. Nu, Renāri, pagājušais 24. gads. 24. Par ko jūs runājat? Par kādām sajūtām tur Par sajūtām, kad uzvarēji šeit, Glasgowā. Glasgows. Šitas bija Tu Glasgows. nerādi uz bildi, jā? Rādi uz video. Uz Ok. video, jā, ko mēs runājam. Šitā bilde jau, jā, šī ir 24. gads. Nu, kā sajūtas pasaules čempionātā uzvarēt krekliņu, dabūt uzkāpts piedestāls, skan Latvijas himna. Nu, kas var būt labāks? Tomēr tās sajūtas varbūt tomēr ir labāks nekā bija Francijā 2. vieta. Nē. Nē, tomēr ne. Tāpēc, kad Francijā man reāli bija asaras acīs, jo tā, kad skanēja tā Francijas himna, ja būtu Latvijas skanējis vispār tur apsēstos, bet šeit nebija tā ļoti tāda patriotiska sajūta un tā, bet līdz raudāšanai es netiku. Ok, forši. Labi. Tad tālāk pēc ātri mēs ejam tālāk chronoloģiski. Glasgow's. Argentīna. Jā, Argentīna. Nē. Francija vēl mums priekšā. Jā, Francija. Pasaules sarjans, 2 pasaules kausi. Jā, pirmo atcēla. Pirmā atcēla liela vēja. Jā, vētras principā. Jā. Un 2. dienā finālā es braucu no 8. celiņa un 2. taisnē nokrita. To tu atceries? Jā. Mums pat ir video. Jā? Skatāmies. Es jau redzēju. Paskaties šito lecienu jau. Šeit jau bija. Nu, tur jā, bet tur tā normāli. Es biju kaut kā stabili. Šeit mans komentārs ir, tu jau neredzēji, ka viņi tā šķērsos to trasi. Kāds komentārs? Mans komentārs tāds, ka tu, ja nebūtu viņa patraucējis, tu būtu aizbraukusi un tu būtu cīnījusies par uzvaru. Šajā vietā. Nē, Šeit, jā. Bum. Var dzirdēt to skaņu, kad ķiver. Ar Tā ķiveru. labi skaņā. Jā. Bet, viens no briesmīgākajiem, pats briesmīgākais man no malas skatoties tavs kritiens īstenībā. Pašai tev tā nelikās, jā? Nē, likās, ka nebūs labi. Notraumējies? Atsit uz gurnu atkal. Viss katrā kritienā, man liekas, es sasitu tikai gurnu, un viņš paliek aizvien lielāks un lielāks. Šitas bija labā puse. Neatceros. Proporcijai. Nē, kreisā puse. Okay. Tā, nokrita. Elkonis noteikti arī bija. Kur vēl joprojām ir āta. Bet tur bija tava kļūda vai nebija tava kļūda? Vai tu nevarēji paredzēt? Es braucu taisni. Labi, cik kļūda vai nē, nevienam gan jau tur nebija kļūda. Es vienkārši biju lecienā un viņa loģiski, ka sedza iekšmalu. Viņa ļoti
strauji sēdz. Pēc tam viņi tev atvainojās, cik es atceros. Nu, jā, bet loģiski, kurš jau piesaktu iekšmalu. Protams, viņa jau nepamanīja. Ja es būtu nelikusies ņemts rātā, es noteikti nobremzētu. Bet tev būtu ar lecot tev ļoti labs pātrinājums tur bija. Viņi jau pamanīja to, ka nav labi un sāka sekt tieši attiecībā pret tevīm to iekšmalu. Viņa ātrumu tur nebija. Tas bija mans pirmais kritiens, lielais tāds. Sacensībās pirmais kritiens. Es atceros, ka Madonā vēl nokrita. Pirmajā virāžā. Un pēc Arijāns tagad gan sakoja Argentīnu, ne? Jā. Un tur bija vēl viens kritiens. Mēs jau mazliet pieskārāmies, kad piebrauc priekšā. Varbūt tu vari apstāstīt, kas tur notika. Tas bija Tas bija fināls. Tas nebija fināls, tas bija mans pusfināls. Otrās dienas Argentīnā bija 4 posmi arī, tāpat kā Bogotā. Un pirmajā dienā tu biji finālā, varētu būt, ka bija 4. Vai 2. Precīzi neatceros. Otrā, jā. Jo man viens kausiņš bija. Okay. No 4 posmiem. Jā, un tad ir 2. diena, svētdienas pasaules kausa, un arī ir bilde no kritiena, jā, un pastāst savus tās emocijas, un ko tu atceries. Es atceros, kad es jutos labi toreiz, braucot arī man abās pusēs bija meitenes, un es braucu, un es lieku visu. Un tajā reizē, gadījās tā var gadīties, ka man kāda ir priekšā. Bet es nenobremzēju tā, es domāju, es nedaudz palikšu, bet es tāpat uzlikšu. Bet viņa man pirms paša leciena piebrauc tā priekšā, viņas alkons bija virs manējā, un viņa palika normāli. Protams, viņa arī sašķēbās lecienā, bet man galīgi nesanāca tas leciens, kā var redzēt iespējams. Un es biju zemē, un šī to ķiveri es uzvilku 2 sacensībās pagājušajās, kuru tu rādīji. Un šitajās. Un to ķiveri es vairs neesmu vilkusi. Man viņa tagad stāv mājās, un man viņa ir vēl īpašāka kļūsi. Man ir... Ar ko īpašāk? Izstāsti. Ko tu izdarīji ar to ķiveri? Es to ķiveri apzīmēju. Man bija dzimšanas diena, un visi viesi parakstījās ķiveres. Tāds labs atgādinājums. Es zināju, ka es viņu vairs negribēju vilkt. Okay. Es negribēju. Viņa palika kā relikvija plauktiņā tagad. Jā. Jā. Tagad es atcerēšos 3 notikumus ar to ķiveri. Jā, un dzimšanas diena arī. Dzimšanas diena, 1. kritiena un 2. kritiena. Okay. Pēc Argentīnas tu devies taisnāt ceļā, vai ne? Uz ASV? Nē, mājās. Mazliet mājā, un tad tu devies uz ASV pirmo reizi Amerikā. Kādi tie iespaidi, kad sports tevi aizved uz Ameriku, droši vien daudziem sapnis tur aizbraukt. Jā. No Relitu vēl jābrauc kopā. Tas sezonas beigas bija, jā, sezonas beigas. Sezonas beigas, tāda doma bija, kad aizbraukt vēl uz tām sacensībām, jau piebraukt 24. gada pasaules čempionāta trasi. Un uzradās caur federāciju, radās tāda iespēja, un Veronika aizbrauca. Un kā bija pirmais brauciens, pirmais fināls ar elites meitenēm kopā. Arī Marijana Pajona bija tur. Man patika. Mazliet. Man patika tiešām, jo tur es varēju izlikt visu sevi. Bija pavisam savādāks sajūtas nekā braukt ar U23. U23 jau parasti visi, un ieskaitot ģirtu, grib, lai es esmu pašā priekšā. Ekspektējot to no manīm, kad man ir jābrauc priekšā, bet tur es varēju. Tur tā kā labi gaidīju. Es arī gaidīju, ka es varētu braukt priekšā, bet tur es varēju vienkārši censties, cik es varu tajā brīdī. Izdarīt, ko es varu, un tā mierīgi braukt. Es nezinu, bet bija pavisam savādākas sajūtas. Okay. Atbildība nebija tāda. Atbildība nebija, un kad sajūta, ka man tur vēl ir ko darīt, un kad es varu tā pa pakāpieniņiem iet uz augšu. Precīzi. Tāpēc arī tu nebrauc vēl. Tā kā spēlītē kaut kāds, jo tur 300. līmenis, un tur tritīgā, lai tiktu līdz 301. Vēl ir daudz.
jāstrādā. Tas ir tāpēc arī tāda atkāpe, kāpēc tu vēl nebrauc elites grupā, atbildot visiem pārējiem par to, ka tev taču tur nav ko darīt, tas junioros vai U23 grupā. Nē, ir ko darīt, un tāpēc vajag pakāpeniski šo izaugsmu. Tāds ir tas mūsu kopējais lēmums, un tā mēs ejam uz augstākiem sasniegumiem. Pareizi, vai ne? Nu, labi. Precīzi. Atbrauc no Amerikas un gatavojies visu ziemu jau nākošajam gadam, principā. Atcerēsimies, cik ir visa ziema tajā brīdī. Jā. Māž no oktobra līdz janvārim, ne? 15. janvārs tu aizlido uz Jaunzēlandu. 15. janvāries aizbrauc prom. Jā, tā ziema ļoti īsa. Un tad tu devies? Uz Jaunzēlandi. Gatavoties pirmajiem Tas bija Jaunzēlandes mans pirmais pasaules kausam. ceļojums. Vienai pašai pirmais ceļojums. Un uz Jaunzēlandi. Decembrī paliek 18 gadi. 28. decembrī, tā ir, lai visi zinātu, lai man būtu vēl vairāk apsveikumu. Tad 28. decembris. Jā, 29. vai 30. kurā tu dabūji autovadītāju? Nedabūju vēl, man 28. bija dzimšanas diena. Jā. Dienu pēc dzimšanas dienas no rīta man bija skolas braukšanas eksāmens. Okay. Un tad 5. janvārī, manuprāt, dabūju tiesības. Ar pirmo. Pirmo Vēl joprojām man ir Tev viņas. īsti nebija iespējas, jā. Jo tev bija jābrauc projām. Jā, man nebija citu variantu. Mhm. Uz visu vai neko. Ko tu atceries no Jaunzēlandes un arī sekojuši pēc tam pārbrauciens uz Austrāliju? Kā sacensības, sadzīve, kas tev vispilgtāk palicis atmiņā? Tev Jaunzēlanda patika? Es dzīvoju tajā mājā, un tur kaut kāds svešs kaķis ienāca, un tad viņš man iekoda. Jā. Es gulēju divanā, un kaut kāds melns kaķis ienāca, un viņš man sāka uzbrukt. Nopietni. Tas ir tāds viens ilgtākais, ko es atceros. Bet tā, ja runā par riteņu braukšanu, tad bija forši. Pirmais leciens bija interesants Jaunzēlandē, un silts tur bija, un tur varēja labi nosāļoties, un es nezinu. Tev Jaunzēlanda kā tāda patika? Jā, ļoti forša zemes, kuras gribētu aizbraukt vēl. Kuras gribētu aizbraukt gan ar BMX, gan bez BMX. Izbaudīt vairāk visu, ko viņa piedāvā. Aizbraukt uz visām tām foršajām vietām, kas ir Instagramā redzamas. Jā. Līdzīgas emocijas pa Austrāliju, jā? Austrālija, jā. Tur man bija gan vairāk laiks, bišķi jau tur dzīvoju, labi, Jaunzēlandē dzīvoju mēnesī, bet Austrālijā 2 nedēļas, bet Austrālijā man bija mašīnas, man nomā paņemta. Es varēju līdz ar to vairāk pabraukāt un kaut ko redzēt. Atkāpe tāda mazliet ir, tu dzīvoji gan Jaunzēlandē lielu daļu latviešu pie ģimenēm. latviešu ģimenes, jā, un Austrālijā arī pie latviešu Brisbenā, pie latviešu ģimenes, kas bija milzīgs paldies viņiem, jā. Kā tu viņus atradi vai kā jūs viņus atradāt, pastāst? Tas garš stāsts. Garš stāsts, bet tajā Bogotā, ko tu pieminēji, jau tur es ar Leilu biju uz piedestāla tajā 4. posmā. Leila bija 1. vietā, man bija 2. vietā, un Ilona, pie kuras es dzīvoju Jaunzēlandē, bija apsveikusi mūsu abas komentārāņu pierakstu, cik forši redzēt mūsu pašu Leilu un mani no Latvijas. Un tad, es, protams, pateicu paldies, un cik forši. Un tad es to atcerējos, kad izziņoju, ka būs pasaules kausa Jaunzēlandē, un tā arī mēs sazinājāmies, un tā tur sagadījās. Un Austrālijā es negribēju, lai es dzīvoju viena. Mammai tīpaši bija bail. Un tad mamma kaut kā neizraka, bet atrada arī kaut kādu brisbaniešu kopienu latviešu. Un caur to arī atrada. Viss izdevās īstenībā. Jā. Ļoti labi. Tiešām pretīm nākoši cilvēki atsaucīgi. Man izdevās arī iepazīties ar visiem latviešiem. Un tiem gan Jaunzēlandē, gan Austrālijā ļoti patīkami iespēju atstāja. Karsti Austrālijā, jā? Patīkami karsti. Tā, ka iziet ārā 9 no rīta un esi jau slapšs, mitrums arī liels. Es tikai atceros, ka tajās
Tur, un mēs bijām arī Floridā kādu laiku padzīvojām pirms pagājušā gada pasaules čempionāta. Tur tik forši varēja nosaudoties. Tu izēji ārā uz 15 minūtēm pēc treniņa, nedaudz pagulīt, tur zālītē, kaut ko pakūku, un tu jau būsi forši. Tu pēc tam tāds periods ir, ka tu jau vienā mirklī lido jau uz pasaules kausiem uz Tulsu. Jā, tur. Atceries? Tur uz treniņa arī nokrita. Pirmdienā jau. Varbūt, jā, pirmdienā. Diezgan muļķīgi nokrita. Es braucu pirmo taisnu, un otrajā taisnē es neatceros, ko es centos izdarīt. Pacēlu pirms vai ko, vai ņēmu ratā. Un gan jau centos spiest bremzītes, bet varbūt viņas nebija tik labas. Un, ja man patīk ļoti, ļoti bremzītes, ka viņas var ātri nospiest. Un es nokritu. Tas bija īstenībā baigi sāpīgi. Es nokritu un es tur knapi nogāju no trases. Man bija ritīgs uztraukums. Man liekas, man vajag ātrāk tikt no trases. Un es redzēju, kāds man uz stulbā kritiena. Un tad es apgulos pirmajā taisnē uz tā 5 metrīgā kalna braucot uz tā leciena. Un tur es nogulēju ritīgi ilgi, jo es nevarēju piecelties kājās. Man nereāli galva reiba. Un viss melns gar acīm, un tā es tur nogulēju, man liekas, kādu pusstundu. Un man pēc tam kaut kādā veidā, kad es tur piecēlos, sēdes ar ratiņkrēslu novedu no trases, un man bija tā sadauzīts gurns, es nevarēju nostāvēt kājās. Un pirmā nakts vispār bija briesmīga. Es gulēju gultā uz muguras taisni, un es nevarēju pagriezties ne pa kreisi, ne pa labi. Tā, ka man nereāli viss uzreiz sāp. Un es atceros, kā man vēl toreiz vajadzēja tajā naktī uz tualeti. Un es raudot, tur vēlos no tās gultas ārā un kaut kā aizkliboju. Tiešām bija briesmīgi. Es atceros mammai, man liekas, vēl zvanīju. Nereāli bija briesmīgi. Šausmas. Un tad pienāca sacensību diena, principā. Tu kaut ko atceries tām sacensībām arī vēl? Pretsāpju zāles? Pretsāpju zāles. Es atceros, bija vējiens, es atceros, tur kaut kāds tornado nāca, jo tur bija tā tornado sezona, visur pa televizoru bija brīdinājumi, ka tūlīt mūs noslaucīs no zemes nost. Tad... Kaut ko netālu arī noslaucīja. Jā, bija, tur bija briesmīgi. Negais bija diezgan viena nakti pamatīgs, un tad bija 2 fināli vai 1 fināls bija tā? Atceros. Ok, labi, bet kopvērtējumā 3. vietu izcīnīja. Jā. Viens fināls un otrajā dienā. Tā varētu būt. Jā, es atceros. Es skatījos otrajā dienā no malas fināls. Jā, un toreiz tas pusfināls tev deva kopvērtējumā. Jā, man bija jāapdzina Emīlija, jā, lai es tiktu 3. vietā. Pēdējā virāžā apdzina. Atceros. Un starp citu iepriekšējā tas bija mans tās dienas mērķis apdzīt viņu. Jā, tāpēc, ka tad tur sanāca tāda punktu skaitīšana, ka viens punkts bija priekšā kopvērtējumā viņai. Jā. Viņa pastūma kopvērtējumā uz 4. vietu. Diezgan tāda veiksmīga un neveiksmīga sezona Emīlijai. Turpinot stāst tālāk par tevi un Emīliju un pasaules čempionātā un Eiropas čempionātā, bet uztaisam pauzīti. Jā. Ko mēs turpinām? Mēs ejam tad garo ceļu? Nē, mēs turpinām pie pasaules kausa Tulsā, tad tu paliec pārcelies uz Floridu. Sākās jau, jā? Jā. Tad tu pārcelies uz Floridu un paliec Amerikā gatavoties pasaules čempionātam. Tu pēc kritiena, kā atceries to, kā tu veseļojies, kā tavs gurns dzīst un kā tu gatavojies. Cik ātri tu izveseļojies? Es atceros, ka manā ilgi pēc tam sāpēja gurns. Vismaz 2 nedēļas, un tad vēl tā, ka es atceros, man bija jātaisa pietupenes. Gan taisīju kaut kādas puspietupenes, jo es nevarēju uztaisīt pilnos pietupenes. Un tāpat var just to gurnu un sāp, bet pasaules čempionāts jau tūlīt būs klāt un nevar jau neko nedarīt. Un tad kaut kā. Džimā laikam vistrakāk bija. Trasēs arī startiņus nevarēju paņemt. Es vispār nebiju līdz pasaules čempionātam braukusi geitus nekādus. Es
pirmos gaitus sāku braukt reāli aizbraucot tajā nedēļā uz pasaules čempionātu, cik 4 dienas pirms. Vai arī cik treniņi bija pirms, neatceros. Starp tūles kritienu un pasaules čempionātu precīzi ap 3 nedēļas kaut kur. Nu, es tās 3 nedēļas vispār nebiju startus braukusi. Jo es nevarēju. Es varu atstiepties, es vēl varēju, bet minot to pirmo minēnu, man nereāli tā kā iedūra tieši, kur apakšā, tā kā tur, kur guns, bet muskulis. Kreisajā. Tā kā virs dibana. Tur, tā, ritīgi iedūra, un es nevarēju paņemt to startu. Bet, ejot laikam, jau bišķi labāk sāka palikt, bet mēs tāpat, man liekas, neņēmām startiņus, lai nepārmocītu tur, lai, tā kā pāriet, lai varētu pasaules čempionātā kārtīgi viss mēģināt uzbraukt. Jo es atceros, pasaules čempionātā arī nebija tā, ka bez sāpēm bija. Tāpat es jūtu to, es jūtu. Ok, labi. Kā nokļuvu līdz pusfinālam? Pasaules čempionātā? Jā, pasaules čempionātā, jā. Neatceries. Es atceros, es domāju par to. Es atceros, ka dienu pirms pasaules čempionāta, man liekas, pat atcēla treniņu vai 2 dienas, jo bija nereāls lietas, kad bija pat 1 treniņu mazāk. Pat. Un labi, kas bija bijusi jau tajā trasē. Bet, jā, gāja švaki. Bija pirmais brauciens. Varbūt pat man bija Leščens, nebija? Iespējams. Man liekas, es biju Leščensā. Es netiku no pirmā brauciena ārā. Es biju Leščensā. Tad bija ceturtdaļfināls, kur es arī, vai mēs bijām 5 vai 6, bet es pirmajā taisnē biju tajā pēdējā vietā. Un man nācās vēl izcīnīt to vietu uz to pusfinālu. Un es tos braucu, man liekas, no pirmā cēliņa, un es vēl nevarēju paņemt to startu. Normāli. Arī, jā, un pirmajā braucienā arī, man liekas, jo man bija, man liekas, viena no pirmajām izvēlēm. Un pēc tam jau bija nākošā diena, fināla diena. Pareizi, jā. Un tad tev bija pusfinālā jāizvēlas celiņš. Tā jau bija otrā diena. Pirmajā dienā bija pirmais brauciens un Leščens laikā. Jā. Un tad tev bija pusfināls un jau 8. celiņš. Jā, jo es nevarēju paņemt to startu tik labi, un tad man uzreiz nospieda pirmajā celiņā, tāpēc, man liekas, arī bija tāda izvēle. Precīzi. Un tad mēs sākām braukt no 8. celiņa, un pusfinālā es līdz pirmajai virāžai tiku līdz 2. vietai. Priekšā bija kolumvieta. Un pēdējā virāžā, pēdējā taisnē es viņu apdzinu. Un tā es nodrošināju sev. Otro izvēli finālā. Pirmā izvēle bija Emīlijai, to, kuru es apdzinu pasaules kausa kopvērtējumā pa 1 punktu. Un finālā es arī biju 8. celiņā, Emīlija bija 1. celiņā, un es paņēmu tādu startu. Vismaz pēc video izskatās, ka bija jaudīgi. Labi. Un pirmais leciens tur bišķi uzsitās. Nē, es pirmajā lecienā ieminos, ņemot rātā. Mums ir video. Tu pakomentēsi, ko tu tur izdarīji pirmajā lecienā. Tas bija pārsteigums visiem. Jā, un es ņēmu viņu ratā, un tu esi vēl ieminos. Tev bišķiņi izmet ārā, tur to neviens nebija darījis, un tu arī nekad kurš nebija to darījis. Dara. Un te jau aizgāja, laba sajūta. Braukt pa priekšu. Jā. Nav tā, ka Emīlija tur negribēja tev uzbrukt pēdējā taisnē, bet viņa nav tāda pēdējās taisnes uzbrucēja, kāda esi tu, acīm redzot. Un mans tas scenārijs bija tāds, ka tu iebrauksi no 8. celiņa vismaz 2. un pēc tam apdzīsi trasē un izcīnīsi čempionu titulu. Bet tad Veronika pēc tam teica, saki, ka tu tā nebija nemaz domājis. Ko tad? Kad jau pirmajā virāžā būsi pirmā. Gluži tā, tik tiešām nebija pārliecināts, ka tik jaudīgi sanāks, bet startkauns bija ok. Un tā iemīšanās iespējams arī nemaz baigi uz pirmā leciena, varbūt baigā kļūda nemaz nebija. Kas to zina? Varbūt? Es pat nezinu, kur man tāda izvēle notika, bet tā ir neapzināta. Tu nekad tā nebija darījusi. Nekad. Es pat domāju, ka Džeki neviens to nav darījuši. Pirmā pumpa.
Bet gandrīz jau sanāca. Nē, nu Sanāca, Bet man jau iespējams, tur es uzsitu un man izmet ārā. Bet... Jā, dēļ tā, ka tu mini tevi izmet ārā arī. Jā. Bet iespējams tas ekstra miniens jau nekas slikts nebija un izmet tevi jau ārā arī tur tā. Vot es uzminu, man liekas, jo man likās, ka es esmu aizmugurē un ka man vajag tikt uz priekšu vairāk. Ok, redzi. Bet... Tas varēja arī nesaiet, man liekas, bet sākas. Tāds ir sports, jā, viss kaut kas var izdoties, viss kaut kas ne, bet, redzi. Ja Emīlija būtu paņēmusi otro celiņu, kāds bija stratēģija? Mums vienalga. Bija jāstāstās celiņš. Es varu atkāpties, izstāstīt tev, Renāru, un visiem pārējiem. Es tad, kad Veronika pie startkalna gāja to savu izvēlēties, es teicu, paskaties uz to pārējām meitenēm, tad, kad tu paņemsi tagad 8. celiņu, un viņas viss redzēs, ka tu paņemsi 8. celiņu. Tās, kas ir 7., 6., 5., 4. varbūt pat celiņā, tās jau vairs nav tev konkurences. Viņas jau nobīsies no tevīm, jau viss tev būs brīvs ceļš, un jau visas zina, ka tu tajā grupā, ka tu esi spēcīgi, jaudīgi, un ja tev dod braukt no starta kalna, tad tu būsi priekšā. Jā, bet ko es varēju pateikt, ka iebraucot šeit finišā pēc tādas tā kā ceļa līdz tam, man tieši otrādāk nevis man bija tādas sajūtas, ka tur, nezinu, es uzkāpu uz mēnesi, bet tā, kad tā, es nebiju pārāk priecīga, es zināju, ka es knapi tiku tikai uz pusfinālu, ka es slikti braucu pirms tam, un tad es iebraucu tajā finišā, un bija laba sajūta, bet tā, kad, nezinu, grūti pateikt, bet savādāk, tā kā Francijā pasaules čempionātā pirmajā tā nebija. Okay. Bet spiedestāli jau, protams, bija forši. Bija pozitīvās emocijas, bet viņas bija savādākas. Jā. Nemāki noformulēt, kas tas tāds bija. Nemāki. Es vienkārši zinu, ka viss tas ceļš līdz tam janvārī bija. Es biju Jaunzēlandē, Austrālijā. Es vispār nebiju bijusi mājās. Man gribējās būt mājās. Un es zinu, man vēl jābrauc tajās sacensībās. Bet es nemāku pateikt. Okay. Tu uzvari pasaules čempionātu, tu ļoti gribi mājās, tu ilgi esi bijis projām. Un es nebraucu mājās. Un jūs izlēmat doties uz Itāliju, kur notiek Eiropas čempionāts. Tas lēmums jau bija sen pieņemts, un ka tāds tas ceļš būs. Jā. Es zinu, ka viņi ļoti gribēja tomēr atbraukt uz māju, vai ne? Bija kaut kas. Vispār, man liekas, man ģirs pat bija solījis kaut ko bišķiņu. Šī sakarā tur bija likme arī olimpiskās spēles, un tur nebija citu varianti. Tur vienkārši ir jābrauc arī Eiropas čempionātā, un arī nācijai tie punkti tika, ņemsim par Eiropas čempionātu, arī tika vēl rēķināti uz kvalifikāciju uz olimpiskām spēlēm. Tā kā tur nebija varianti. Tur es teicu tā, ka, pieņemsim, ja nav olimpiāda, tad iespējams, ka tās ir galvenās pasaules čempionāta titulu izcīnīs, tad Eiropas čempionāta principā var arī nebraukt. Bet, diemžēl, jābrauc, tad izstāst. Bet man grūti gāja Itālijā. Bija 2 nedēļas līdz Eiropas čempionātam, un man liekas, trenējies, bet ne tā, kā vajadzētu. Es trenējos, bet es trenējos tā, ka es aizrodu uz trasi. Tur trasē bija tādas čembas, es līdz, man liekas, treniņu dienai nebiju nevienreiz, līdz sacensību treniņu dienai nebiju uzlikusi nevienu šito pirmo lecienu nevienreiz. Es principā aizrodu uz trasi, es izripināju 3 aplīšus, un es sāku raudāt. Un tāpēc, es nezinu, šis bija tik daudz. Emocijas bija pārāk daudz bijušas, un grūti saņemties bija uz to Eiropas čempionātu. Tas tāds, bija tāds grūts posms, bet ļoti labi dzīves mācību, kā iziet caur grūtībām. Un, ko tu izdarīji finālā? Es varu pateikt, ko es izdarīju tās 2 nedēļas. Bet finālā tu neatceries, jā? Es varu pateikt, es noskatījos visas sērijas Harijam Potteram. Ok, Harry Potter, tu nebiji redzējis? Es biju redzējis no mīļākajām filmām. Ok. Un mēs, mums ar Vinetu bija tāds filmu maratons. Vinet arī skatījās Harry Potteru? Jā. Jūs dzīvojāt kopā, un tad jums bija filmu maratons. Okay. Harry Potteris, kuru reizi tu biji? Nezinu, to gan es nezinu. Bet, 3 reizes es te jau redzējis, Harry jā, Potter. Bet labi, finālā man arī bija 8. celiņš.
Startkalnā Emīlija. Kā? Ko darīja ar Emīlijai tevīm? bija 7. celiņš. Jā, un ko viņa tevīm izdarīja Viņa startkalnā? mani spieda laikam uz āru. Jā, viņu un tu izlaidi, principā, nepilnu minienu uztaisīt. Jā, bet pēc pirmā leciena. Vai Nē, pirmajā? pirms startkalnā Startkalnā jau arī, viņi tev pabrauc uz tavu. Pēc pirmā leciena arī, un es atceros, ka uzsit otro lecienu. Jā, Kas tālāk notika trasē līdz pat finišam? es cīnos pakaļ Emīlijai. Emīlija bija pirmajā vietā, un tad pēdējā virāžā es sāku savu apdzīšanas manevru, un pēdējā taisnē bija baigais dragreis līdz finišam. Ir vēl video, vai ne, Renār? Mums ir, viņš gan ir vertikālais, bet ir video. Derēs. Es šito dziesmu tik ilgi meklēju pēc tam. Jā, dziesma ar emocijām. Un šeit tu jau ar čempionu krekliņu brauc. Jā, Jā. pasaules čempionu krekls. Tas ir droši vien ļoti īpaši, vai ne? Jā. Jā. Nu, tā trasa tāda samocīta tur Veronā. Mēs, kad taisam šo ierakstu, šo diskusiju, tad šogad tieši šajā nedēļas nogalē ir Veronā Eiropas kausa pirmie posmi. Un šeit, cik centimetri bija priekšā, tu zini? 5 centimetri apmēram. un uzvar, un kādas emocijas. Kad tu gaidi, esi pirmā vai neesi pirmā? Es jau tā kā jūtu, ka es redzēju, man liekas, kad ir, bet nu labi, tad jau neviens tur baigi neteicis, negribēju. Nē, nu ko. Nu, es nezinu, bet tā, kad Emīlija sāka raudāt, es tad sapratu, kad laikam ir. Laikam ir. Okay. Emocijas var salīdzināt ar pasaules čempionātu vai kaut kādu labu Francijas un junioriem otro vietu. Vispār nevar neko salīdzināt, jā, bet šī pasaules čempionu titula izcīnīšanas un šī Eiropas čempionu titula izcīnīšanas. Kādas emocijas? Laikam jums bija priecīga. Nē, es arī biju priecīga. Priecīgi par to, ka varēs tagad braukt mājā? Jā, nē, es atceros, bija fināla aplis un vēl viens aplis un tad viss. Jo man, un es teikšu godīgi, man negribējās braukt tajās sacensībās. Es jau ģirtam teicu, ka es negribu braukt. To mēs visi zinām. Jā, bet finālā es saņēmos, jo tā vajag. Un es izdarīju, ko vajadzēja izdarīt. Lai arī es negribēju braukt, bet zināju, ka man tas ir jādara. Un izdarot visu, es tikšu mājās, bet es tikšu mājās ar labām sajūtām, ar labiem vārdiem un ar vēl vienu medaļu. Un krēklu vēl vienu. Un vēl vienu krēklu. Kolekcijā, jā. Un tad tas garš tāds posms ir pastāstīja par to ceļu līdz olimpiskām spēlēm. Jā. Aizbrauc mājās. Paiet kaut kādas dienas. Aizbrauc mājās un vēl ar skolu. Jā, es aizbraucu mājās. Man bija nākamajā dienā mēs ielidojām, man liekas, ritīgi vēl. Bija nakts jau gandrīz, un man nākamajā rītā bija angļu valodā eksāmens. Un man bija labākie draugi atbraukuši, kur mani gāja ar mani vienā klasē. Arī atbraukuši lidos, man sagaidīt. Un tad mēs aizgājām baigi vēl. Cik vēl gulēt, kad mēs aizbraucām mājās, tas bija vēl. Un nākamajā rītā bija tas angļu valodas eksāmens, un mēs tur visi tādi. Bet nokārtoju. Bet es nokārtoju. Un man bija vēl matemātikā eksāmens, man bija vēl latviešu valodā jānoliek eksāmens. Bet es to visu izdarīju. Es pabeidzu vidusskolu. Man bija izlaidums. Tas jau bija vēlāk, bet bija paziņojums par olimpisko. Jā, bet viņš bija novēlots paziņojums. Viņš nebija tajā datumā, pat kad vajadzēja. Bija vēl ilgāk jāgaida. Bija mazliet vēl ilgāk jāgaida, un tās emocijas tu tagad saprati. Laikam būs jābrauc. Es jau īsti nesapratu, jo viņš teica, ja es nedarīšu, vai ko viņš teica, ka es jau nezinu, vai es vēl braukšu, kad viņš bija izlēmis pēdējā dienā. Okay, jo mēs kā nācija sieviešu izlase izcīnīja šo kvalifikāciju. Nebija tā, ka izcīnīja Veronika tieši šo vietu, bet izcīnīja Latviju. Ja, un tad bija konkurence ar Vinetu, kura tad brauks. Ja. Pēc kritērijiem bija pēc punktiem, bet bija kā galvenā trenera mana pēdējais vārds arī.
Jā, tā ir tāda atkāpīta, un tad mēs braucām uz Parīzi, uz mācību treniņu nometni. 5 dienas bijām Parīzes olimpiskajā trasē. Jā, bija ko atcerēties? Kaut kas paliks spilgt emocijā, vai vairāk tomēr izlaidums, līgo izlaidums, tad mācību treniņu nometni, un tad sākās jau tāda riktīga gatavošanās olimpiskām spēlēm, un kaut ko atceries no tā posma? Jā, es saslimu. Okay. Es 2 nedēļas noslimoju. Es, man liekas, neko nevarēju padarīt. Man bija temperatūra 2 nedēļas, kura nekritās, un es pat nezinu, no kā. 2 antibiotika kursi. Man bija jādzer antibiotikas, un labi, man jūs teicāt, ka tas ir man no stresa vai kā, bet es zinu, ka man nebija stresa. To, ko ārsts teica, bet īstenībā jā, man tur ģimenes ārsts arī to teica, bet es tā kā zinu, ka man īsti nav stress pat, bet, labi, varbūt kaut kur zemapziņā, protams, ir, bet es to nejūtu, un es nezinu, no kā man tas ir, un man tā temperatūra nekrītas, un visu laiku tā ir, un es varbūt man bija arī kāds klaps vai kaut kas tā. To es neatceros. Bija. Bet es atceros, manā sistēmā lika, lai kaut kā ātrāk viss tas iet ārā sliktais. Un kā nebija, tā nebija. Un tad bija jau jābrauc uz Parīzi. Un tur man vairs nebija termometrs līdzi, es vairs nevarēju izmērīt. Bet, jā. Nē, bet tad jau bija vesela, un tad mēs sākām gatavoties uz vietas jau tieši olimpiskajai debijai. Jā. Kas izdevās, kas neizdevās. Kā es nokritu? Nokritīja cīnoties ar pasaules labākajām meitenēm. Jā, bet tas nebija tas, ko es gribēju. Es nebraucu tur pagulēt uz asfaltu. Es gribēju vismaz nobraukt tā, lai es es iebraucu finišā, bet tā. Es gribēju tikt uz 2. dienu. Ar gandarījumu tu gribēji nobraukt, kad esi maksimāli izdarījis savu darbu, to, ko tu esi varējis. Es nokrītu tajā virāžā. Es nezinu. Man ģimene tur bija un viss skatās, un es nokrītu. Visu Latviju skatās. Vēl jau vairāk papildus komentārus, ko ierakstīt kādam Facebookā. Tu lasi komentārus? Aizbrauca turistiņā. Tu lasi komentārus? Man patīk palasīt. Tu atbildi. Tas ir labi, vai ne? Es vismaz ievēroju, ka daudz atbildējām. Man dažreiz arī uz kādiem sliktajiem gribas atbildēt. Bet nē, man patīk palasīt. Mums rakstam tikai labos komentārus. Jā. Labi, ok. Trauma, emocijas ir tas, ka nav piepildīts sapnis, jā. Jā, man bija gurns, tas pats, kas jau 2 reizes vai 3 reizes bija 2 reizes lielāks. Un tur es arī knapi varēju pastaigāt, nereāli sāp. Un man bija vēl dopinga kontrole tajā pašā pēc tā kritiena. Veronika nokrīt, tur knapi iet uz priekšu un pienāk šitas dopinga kontrolieris. Jums ir dopinga kontrole. Un tā tur vēl ilgi bija jānosēž, tur arī gadījā, bija ilgi līdz naktī, un tad vairs mājās nevar normāli tikt. Bija taksi jābrauc, viss vēlu. Es atceros, vēl ledu vajadzēja dabūt kaut kur tam kājai likt virsū. Un tā trauma, es neteiktu, ka man vēl joprojām tas gurns ir tāds, kā bija. Man vēl joprojām ir šitais BBL. Tu zini, kas ir BBL? Pastāsti. Brazilian butt lift. Bet es pa brīvu viņu dabūju. Bet viņš tāpatās nav pazudis vēl. Es dažos brīžos vēl joprojām jūtu, ka kaut kas nav līdz 7 galam. 7 mēneši pagājuši aptuveni, jā, un ka tu zini, pastāstīt, kas tev bija tā pa traumu tomēr? Nē. Muskuļu plīsums tev bija. Jā, kaut kas tāds. Bet zilums man bija pa visu kāju, un man visu laiku bija jānēsā vasarā karstamā kompresijas šorti, jālīmē teips savādāk, tur nekas nepārstāja tur asiņot. Un man vairākas reizes reāli vilka ārā asinis, un bija briesmīgi. Visu laiku kompresijas šortos, dienā, naktī. Labi, bet emocijas, lai kā, bet pieņemsim, tur arī daudz pozitīvās bija no olimpiskām spēlēm. Pareizi. Nē, jā. Izņemot kritienu. Nereāls pasākums, atklāšanas ceremonija.
nereāli Novēlēt jebkuram to sportistam. Jā, protams. Un gribētu pati vēlreiz to izbaudīt noteikti. Jā. Un prezidents tikšanās, un ar pārējiem atlētiem tikšanās, ar pārējiem valstu atlētiem tikšanās, komandas sajūtas, šīs visas bija. Un Parīzes unikums ar to vēsturi, un tālāk bija ļoti, ļoti tādas izdevušās olimpiskās spēles. Nu jā, tur jau nav pat var ko pateikt. Varu pateikt, tev ir ļoti daudz līdzjūtēji, kur kaut vai tev bija tas kritiens, jā, bet kuri ar pozitīvām emocijām tevi tāpat tās sagaida un ir kopā ar tevīm un līdzjūt. Un es domāju, visstiprākās līdzjūšana tev ir tieši no jaunpiebalgas. Jā, un ko es varu pateikt, pēc tā pasaules čempionāta es teicu, ka man bija draugi atbraukši, bet man bija atbraukši skolotāji no jaunpiebalgas vidusskolas, foršākie skolotāji. Viņi bija tur. Un protams, tu atbrauc mājās, un skolotāji atbrauc tevi sagaidīt. Tas nav vienkārši tāpatās. Tev reāli ir cilvēki organizējuši pasākumu, lai brauktu tevi apsveikt. Jā, tāda maza atkāpe par mācībām. Kā vispār tev gāja pēdējos 2 gadus? Kā jūs organizējāt to visu ar skolotājiem? Kāda bija? Es zinu, ka tu gāji arī brīvdienās šeit tādu skolu, vai ne, ka tu biji mājā? Nē? Vai pa vakariem vai kaut kā tā? Nu, kā tu tiki galā ar to? Es mācījos. Labi, pēdējos 2 gadus nē, es mācījos, bet vairāk tas ietekmēja to pusgadu, kad es biju no janvāra līdz vasaras sākumam prom visu laiku. Tad es sanāk vispār nemācījos. Es atbraucu cik pa brīdim uz māju, tad es nokārtoju kontroldarbus, kas man bija jāizdara, ko vēl. Un sarunāt skolotājiem visu varēja. Bet tik un tā man bija jāatbrauc mājā. Man pašai bija tie kontroldarbi jānoliek. Neviens nerakstīja viņus manā vietā. Varbūt man bija kāda atbilde lieka atsūtīta, bet vai kontroldarbs, bet nebija tā, ka man bija vajag arī laiks viņu tur samācīties, lai visu norakstītu. Pašai bija viss jādara. Un pēc tādiem skolotājiem es noteikti to neizdarītu, jo es pusgadu nebiju skolā. Mani jau citā skolā varbūt būtu izmetuši ārā. Labi, bet tas ir vienkārši tā, ka jāpasaka milzīgs paldies jaunpiebalgas skolai. Vislielākais. Visam kolektīvam un tādu atbalstu. Un šis izjautas atbalsts. Un tas ir tas tavs kvēlākais fanu pulciņš arī. Nu jā. Nu jā. Daži jautājumi ir arī sagatavoti. Jā, mēs aprunājāmies ar jaunajiem Silvas diķeriem. Un viņi arī tev vēlas uzdot kādu jautājumu, lai tu atbildi. Labi. Kameras priekšā. Viens no tiem ir, cik daudz ūdeni tu izdzer dienā? Labs jautājums. Bet mazāk kā vajadzētu laikam tagad. Vienu lielo pudeli es noteikti izdzeru treniņā. Tas ir dienā, 1,5 litru. 1,5 litru, jā. Bet vajag jau 2 litrus, vai ne? Vai pat vairāk. Bet vasarā, protams, ka jābrauc riteni vai 2 treniņi, tad vairāk. Bet tad jau arī vairāk svīst. Jā, kā kur dienu. Tad ir vēl viens ļoti specifisks jautājums. Cik vatus tu vari uzgriezt? Ģers. Aptuveni 15 vatu uz kilogramu. Okay. Tāda varētu būt atbilde. Šodien iesim tulītās griezt matus, bet zini, kā mums bija iepriekšējais viesis, jā, un Kristans Krīgers, un viņš ir arī sagatavojis tev jautājumu. Renārs, tev uzdošu. Labi. Jā. Kristans teica, ka jūs, kad bijāt Amerikā, tu iegādājies disku golfu šķīvjus. Jā. Viņš grib zināt, vai tu esi uzspēlējis. Cik reizes un kur tu esi uzmetus, vai vispār esi uzmetus? Esmu vienu reizi bijusi, bet es gribu vēl aizbraukt tikai. Man parasti nesanāk, bet es biju Palsmanē. Es izgāju vienu aplīti. Bet es gribu noteikti vēl šovasar aizbraukt vēl. Viņš man Latvijas riteņbraukšanas gada balvā uzdeva skatu šo pašu jautājumu. Es viņam atbildēju vienreiz, un viņš tāds, vai, pa 100% vairāk nekā es domāju.
Kristens, es ar viņu runāju, viņš tieši teica, ka Palsmanē esot diezgan interesanti tā trasa. Bet tur daudzi pazaudējot šķīvis. Jo tur ir palsa blakus, vai ne? Un tad upē iemet. Kaut ko tādu es atceros. Viņš stāstīja. Bet Kristēna jautājums sekojoši par to, cik svarīgi ir atrast blakus nodarbošanos, savai pamatnodarbošanos. Tā ir profesionāla nodarbošanās, BMX sportiste. Un cik svarīgi priekš tevis ir vēl, Kristēnam tas bija disku golfs, un ir vēl joprojām, jā. Un cik svarīgi tev ir atrast vēl, un ko tu esi atradis? Man liekas, tas ir pats svarīgākais, ka ir jābūt vēl kaut kam savādā. Jo es mācos tagad augstskolā. Vidzemes augstskola, jā, un man ir ko darīt ikdienā. Man nav tā, ka es sēžu mājās un domāju, liekas domas iespējams. Man vienkārši ir rutīna. Es esmu skolā, es daru visu, man ir treniņš. Es zinu, ka man tas ir noteiktā laikā parasti. Un man vēl jāmācās. Un vieglāk nekā vienkārši sēžot mājās un tad nevis atrast laiku treniņam, bet izdomāt, kad braukt. Vieglāk saņemties. Man liekas, disciplīna tev vieglāk ir ievērot. Bet šeit varbūt iet runa par tādiem aktīviem tādiem. Labi, ja skola nav kā hobijs, laikam vairāk kā darbs. Tev pateikšu priekšā, tev ir brālis ar sporta mašīnu, tev ir kartingi, tev ir skydivings, tev ir amerikāņu kalniņi. Jā, sapratu domu. Jā. Ziemā man patīk braukāt ar mašīnām. Kādā? Pa trasi. Kas tās pa mašīnām? Ātrām. Labi, tā tad izstāstīja. Brālim ir kāda mašīna, ja viņš tev dod? Brālim ir BMW mašīna. Labi, cik zirgspēki? Es taču nezinu. Labi, bet jaudīgi. Un viņa, Žurka. Žurka, bet viņš piedalās šajos minirālijos Latvijas arī. Cik es zinu. Viņš, piedalās, nezinu šogad, bet man, laikam. Bet man ir vispār šajai vasarai, man tas ir noslēpums, nedrīkst teikt. Nē, nedrīkst teikt. Es tas vienkārši tā, lai jūs sākat domāt kaut ko. Nebija interesanti. Bet, bet labi, neko. Tad es jau gandrīz... Vēl viens. Es pieteicos iziet vispār izplatņu lēkšanas šitajos kursos, lai es varu pati lēkt viena pati ar izplatni. Cik reizes tu esi nolekusi? 2. Sajūtas kādas? Nevar palpot. Forši sajūtas. Man, piemēram, būtu bail ar gumiju izlikt, bet man ļoti patika no lidmašīnas tās vienkārši izlikt ārā. Vienīgi, tas, ka bija grūti elpot, bet es gribētu sev tādu ķiveri un man stikls priekšā, un tad varētu visu izbaudīt. Cik lielu augstumu tu izlic ar instruktoru? Es 4,5 tūkstoši metri. Okay. Tev Turcijā bija arī parasailings, jā? Tas arī bija forši? Jā, bija ok. Viņa man dāva mest kūliņas ar to. Viņa man iedeva tos striķus, un tad mēs tur taisījām tos sideflipus. Es nezinu, kā viņus sauc. Kā tu iet tajos rallijos un kartingos? Es jau nepiedalos baigi. Bet es ziemā uzbraucu vienā sacensībās. Tur es dabūju 3. vietu, bet man bija pakaļpiedziņas mašīna. Pārējām meitenēm, kas tur bija pilnpiedziņas, ko nevar salīdzināt. Tas ir suns un zirgs. Tā kā salīdzināt suni ar zirgu palaist pa trasi. Bet, jā, kaut kā tā. Okay. Paldies tev par šo diskusiju. Noteikti mēs turpināsim, jo ir interesanti ieskatīties aizkulisēs tādās un varbūt ikdienas dzīvē arī tavā. Principā, es jau esmu tur, es jau visu zinu, bet daudzi to nezina. Jā. Mūsu uzdevums ir aiznest līdz tiem klausītājiem, skatītājiem šīs lietas tādas, ko viņi nezina. Jā, nākamajā podkāstā mēs varētu vairāk man tieši patīk tās vairāk parunāt par kaut ko tādu, kas nav jau, par to, ko mēs tagad runājam. Es jau esmu
arī daudz kaut kur, sasarunājas vienkārši. Mēs gribējām to profesionālu ļoti ātri iziet cauri, bet diemžēl nesanāca, jo tas 2-3 gadi it kā un tie skaļie panākumi. Un vienalga, mēs it kā centāmies ātri iziet tam cauri, bet tomēr laiks iet. Tad nobeidzot, es vēlos pateikt lielu paldies Miltenes kultūras centram, ka mēs šeit varam uzņemt šo epizodi un viss arī iepriekšējo un vēl uz priekšu. Un vēlamies, lai jūs skatītāji, klausītāji dalaties vairāk, lai mēs kļūstam mazliet populārāk vēl un lai mums pašiem ir interesantāk un jums interesantāk. Lai mums ir iedvesma tālāk turpināt šo lietu, ko esam iesākuši. Paldies, Veronika, vēlreiz tev. Paldies visiem. Jā, paldies.